Tātad nesen mūsu veiklā parādījās ultraskaņas vanniņa. Ieslēgsim, pamēģināsim. Tā tas izskatās, pavisam maziņa, maziem darbiem. Nāk ar tādu standarta kabelīti. Nāk ar tādu sietiņu, ļoti ērti. Vāciņš. Un standarta tests. Lai pārbaudītu šādas vanniņas, parasti cilvēki ieliek plānu folija gabaliņu un ieslēdz uz pāris minūtēm. Un, ja tests izdodas, un ja vanniņa pietiekami jaudīga, tad tāds plāns folija gabaliņš sāk sairt. Var redzēt kādus caurumus, kādus sairuma pazīmes. Pamēģināsim. Tātad var izmantot parastu ūdeni. Ieliesim, var izmantot destilētu ūdeni. Viss atkarīgs no tā, ko jūs gribat tur likt iekšā. Ja jūs gribat izmantot viņu kādas radioshēmas tīrīšanai, kādai datora atmiņai, īstenībā garādījuma atmiņa tieši lien iekšā, gribat izmantot to kādām citām lietām, tad noteikti vajag destilētu ūdeni. Lai tīrītu kādus metālus, var pat etiķi pielikt drusku. Daži cilvēki pērk speciālus līdzekļus, ko pievienot ūdenim. Šim testam pietiks parasts ūdens. Ieliksim foliju. Tā, peld. Ieslēgsim. Tā es pietuvināšu kameru. Un šeit ir pavisam vienkārši ieslēgšanas, izslēgšanas poga. Nav nekādi taimeri, nekādi iestādījumi. Pašam jāuzņem laiks, cik jūs vēlaties ilgi viņu darbināt. Slēdzam iekšā. Un novērojam, ka ļoti ātri jau folijas maina savu paskatu. Principā pēc informācijas internetā 2 minūšu laikā jābūt kādiem caurumiem. Bet es acīm redzami jau redzu, ka tagad jau sāk parādīties kādas sairšanas pazīmes. Tātad skatāmies tuvāk. Šī ir 35 vatu. 35 vatu, tas ir pietiekami daudz ikdienas vajadzībām. Un dažiem cilvēkiem pat pārāk jaudīga. Jo, skaties, ja viņš šādi spēj sairt alumīniju. Tātad darbu dara pienācīgi. Tad, jā, 35 vati ir pietiekami daudz jaudas, lai notīrītu dažādus priekšmetus. Var izmantot visdažādākām metāliskām detaļām. Tie cilvēki, kas grib kārtridžus, tintas kārtridžus tīrīt ļoti uzmanīgi. Vajag pasies dažādiem tintas kārtridžiem, ir dažādas pieļaujamas jaudas. Piemēram, ir pieejamas vājākas ultraskaņas vanniņas, 18 vati, plus mīnus. Šī 35, varbūt tās, kad printeru galvām ne visām piemērotas, varbūt uz īsu brīdi var, jāsās pēc specifikācijas. Tā tas izskatās, darbu dara, ērti lietojama, pieejama A-Shop LV. Droši pasūtiet, ir Rīgā, noderēs visdažādāko lietu tīrīšanai. Tātad te ir vēl viena ultraskaņas vanniņa, mazākas jaudas, arī pieejama A-Shop LV, plasmasa korpusā.
ietilpība drusku mazāka un 18 vati. Tātad šito varētu izmantot vājākiem, maigākiem darbiem, kur jauda nepieciešama mazāka. Iespējams, ka printeru galviņām, printeru tintas galviņām šitā būtu pat diezgan piemērota. Reklamē, kad var likt iekšā brilles un dažādas citas lietas priekš tīrīšanas. Šeit ir timers. Ieslēdzot, viņš atskaita laiku un pats atslēdzās. Tātad maza niansīte, kas jāzina. Otrs skaņas vanniņas nedrīkst slēgt iekšā bez ūdens. Viņā obligāti jāielej ūdens pirms jūs viņu slēdzat iekšā. Nedrīkst darbināt pa sauso, lai nerastos nekādi bojājumi. Un tas principā arī viss.